472. Man liekas, ka Buffraiders ir muļķis. Ja tu Buffraideri man tagad skaties, tad čau. Kāpēc es tā saku? Atceries, tu biji nofilmējis to video, ka tu meklēsi mašīnu. 4x4 automāta, rādas salonu, blā, 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 viss tev bija. Es tev kaut kāds 2-3 mašīnas tavā nosauktajā summā, man liekas, līdz 4500 eiro 4500 biju nopublicējis komentāros screenshots. Tev vienkārši bija jāizbrauc apstīties tās mašīnas. Tu visticamākais to neizdarīji, jo paņēmi līdzi, kā padomdevēja kaut kādu otru muļķi. Un tas otrs droši vien bija lielāks muļķis par tevi, jo viņš zināja tikai kaut kāds pāris markas no sērijas Audi un kaut kādu tur BMW. Un, protams, ka šie Audi visi pie mums ir nojāti, overpriced, tad pārcenoti, sarūsējuši pilnīgi visi. Tas pats attiec uz kaut kādiem BMW. Tās mašīnas, kas ir šiem te tīņiem galvā, ja, kaut kāds tur Audi, nezinu, Nissans, vēl kaut kas, viņas nebūs lētas un labas nekad. Viņas būs maksimāli nojātas, viņas nebūs lētas, viņas, teiksim, tā paša gada maksās 2 dārgāk nekā... Nu, skaties, es nopirku Kia Optima 2015. gada. Es tieši nopirku uz pusi lētāk nekā maksā tāda paša gada, nu, līdzīgs BMW. Tas Optima varbūt pat ir plašāks salonā, viņa līdzīgi kā BMW 5. Bet labi, es tev tagad parādīšu, tu tagad skatoties to tavējo raudošo video, kur mašīnu nevar nopirkt. Skaties, tas, ko es tev biju iepostējis, es tēt SSA ieliku, ka es līdz 5000 pirkšu mašīnu, pirmais reku sūds. Šitāds, pasties, ķipa no Vācijas. Un te lejā ir šasijas numurs parādīt vinkodu. Ja šo vinkodu ieraksta CSDD aplikācijā, tad tur nekāda Vācija neparādās. Visticamākais šis sūds ir no Lietuvas, vienkārši tos numurus uzliek, ir tāda perekupa, daudz tā dara, uzliek vācu numurus un stāsta, ka no Vācijas. Bet tas būtu pie dirsas. Iespējams, ka viņš tiešām nav sarūsējis, un skaties, 4x4 viņš ir, 260 nobraukums, nu tas droši vien arī diršana, bet tev jau vajadzēja ko, lai tā mašīna būtu līdz 3690, 3690 tas tripers maksā, un ja nu gadījumā tiešām, ja nu viņš gadījumā tiešām ir no Vācijas, ja nu viņš gadījumā tiešām ir 260 nobraukumu, tad vajadzēja aizbraukt šito apskatīties. Protams, ka vajadzēja. Nē, es nesaku, ka viņš ir. Es saku, ka visticamākais tā ir diršana. Visi šitie perekupi dirš sākot ar visādiem kārbajiem un tā tālāk. Visi viņi mēģina kaut ko sadirst, kaut ko samalot, kaut ko vēl, bet ne pa to raidījums. Redz, pasties, vēl ar šitām riepām varbūt varētu pabraukt. Nekrata tik traki to telefonu. Tur ir normāli ar abām rokām, kā kārtīgi filmētāji. Jā, te izstāsta, ka riepas pat braucamas. 4 durvis ir, ar ko viņš atšķirās no tava Mitsubishi. Nu, pilnīgi ne ar ko. Tas Mitsubishi bija pēdējais tripers, un šitas ir tieši tāds pats, bet pasties iekšā tev vajadzēja ādas salonu, ja? Bija kaut kāds zapasks fočē, kam tas pis? Redz, ādas salons ir kaut kādi, paliktnīši jobanie, kur nevienam nav vajadzīgi. Šitāds ādas salons, nu ar parastajiem kloķiem, nebūs elektrība, no piepist. Protams, šeit vairs nav automāts, šitien ir raustāmais kloķis. Es tagad neko nestiešu, šis bija pirmais, ko es atvēru. Pasties, ādas salons tev ir, pada grevs ruļā ir vai nav, nezinu. Bet lūk, tu vēl te noraudātu pāris sotakus, 3-400 viņam būtu cena. Pa 3-400 tu nopirktu var būt pat braucošu šitādu te 4x4 sūdu. Kāpēc tu neaizbrauc šito apstīties? Tāpēc, ka tu esi muļķis. Skatāmies nākošo. Vai, nu, precīzāk sakot, varbūt ne tu esi muļķis, bet tas, kas tas tavs konsultants. Koļeos Diesel 4500, kas te rakstīts, KB numurs, polnai apslūžuviņai. Reku no privātā kaut ko var nopirkt. Labi, tas prasa 4500. Nu, nav bēg lēti. Cik ilgi Latvijā huisiņ zina? KB numurs, nu tad tur būtu jāatver CSDD aplikācija un jāapstāst, cik ilgi viņš Latvijā. Varbūt arī nav baigi ilgi, ja varbūt vienkārši numurs nomainīts. Koleos. Nu, baltais. Kur te bija to? Kur ir tev? Dīzels, automāts, viss ir. Cik tas tripers maksā? 4,950 reku cena. Dīzels, automāts, hujiķiņa HP numurs. Nu labi, tas būs sarūsējis. Pizduj, to neskatāmies. Tā, tikko no Beļģijas. Nu, nezinu, akali jāapstāst, vai nav diršana. Numurs, kur ir iepriekšējā valsts Beļģija, to varētu apstīties.
Nu, kas te ir automāts? Ir, nav manuālā kārba, kaut kāds pasakaini mazais nobraukums 212. Nu, tas viss droši vien ar diršana. Ja nu nē, tad no Beļģijas sarūsējis viņš nebūs. Tas ir step 1, viņš nebūs rūsā. Otrs, nu, raustāmais kloķis, tā, protams, ir huīņa, bet tas arī nozīmē, ka tāpēc viņš ir lētāks. Raustāmo kloķi nav automāts. Un kaut kādi Keilis, Go, kas tik te nav. Nu, drēbes salons. Nu, piekāst, nu, pacietīsies, pabrauks drēbes salonu, ja nu kas. Ot. Bet nebūs šits sarūsējis. Nu, 400, nu, nav varbūt baigi lēti. Tas es tev tikai vienu no tām mašīnām, kuras es tev ieteicu, es atvēru. Vienu marku, saproti? Un uzliku cenu 4,5. Un lūdzu, izvēle ir milzu. Akal manuālā. Bez Novovaķieha smotra cena 3,250. Viņš ķipa kaut kas viņam tehniskā nav vai kaut kas tāds. Nu, Ventspils labi. Ventspils mums nedara. Izgermāņī 4,350. Latgales auto. Rumbulā bija, ja tos beļešus rīt tev bija grūti aiziet līdz par rumbulu, kad tu tur vazājies, bija grūti aiziet līdz šim Koleosam. Tas ir galā, kur tā veceni tirgo. Nu, skaidrs. Tiem, starp citu, viņiem, tiem, kas galā tirgo no Vācijas tās mašīnas, tur ir veceni un tāds pensionārs. Nu, kā lai tev pasaka, aiz Latgales auto, tur tā 12. man liekas, kiosks vai kā. Bet viņiem tiešām mēdz būt tās mašīnas, jā, viņiem ir dārgi, bet tās, un cik šitā makšā? 4,350, nu es neteiktu, ka dārgi. Manuālais, dīzels, reku farkops ir, tev vajadzēja farkopi, ja? Nu, reku tev jau ir farkops. Kas tie sēdekļi? Drēbinieki, laikam, jā. Nu jā, drēbinieki sēdekļi. Nu, raustāmais kloķis. Nu, ihuis ņim, bet cena 4,350 nav pats lētākais. Bet, un kas ir nobraukumu? Un šiten es 10. birojs. Man liekas, es tam 12. birojām esmu skatījies, un viņam vienmēr arī ir bijušas mašīnas no Vācijas reāli. Šito mēs varbūt arī varētu nočekot, bet man vienkārši es to telefonu tagad rakstu. Kur varētu nočekot. Nu, kaut kā tā. Tā kā lūdzu, viena mašīnas marka Rumbuls ietvaros jau bija 3 vai 4 mašīnas. Apstaigā Rumbulu, izvēlies vienu no šitiem. Es nezinu, kas tev bija svarīgāk āda, vai tev bija svarīgāk mazāks nobraukums, vai visas viņas ir no kaut kādas Vācijas, vēl kaut kas visticamākais bez rūsas apakšā. Nu, ja viņi tiešām ir no Vācijas. Nu, tā ar to Vācijas numuru, tas varētu būt fakes. Tas varētu būt fakes. Jo, principā, ja viņš ieliek placī to mašīnu, viņam obligāti tā mašīna ir jāaiziet tehniskā apskata. Ne tehniskā apskata, bet, nu, karač tu saprati, jāiebrauc numuru salīdzināšanā. Tu iebrauc numuru salīdzināšanā, jau parādās tas nobraukums Vācijā. Bet viņi parasti to nedara tāpēc, lai tevi uzmestu. Nu, viņš uzliek tev tur kaut ko sastāst un tā tālāk, un tu iebrauc CSDD, izēja numuru salīdzināšanu, izrādās, ka tev ir 460,000 nobraukums, un tā viņi darās visi tie. Nu, tie perikupi, saprot, tur jau jāsaprot, ka vairums no viņiem ir pideras, bet pieņemsim tie, kas tirgo tur aiz tiem Latgales auto, jā, viņi tirgo dārgi tās mašīnas, bet patiešām, cik es esmu pārbaudījis, viņiem ir no Vācijas, viņiem ir ar mazajiem nobraukumiem, bet dārgi. Bet, nu, tev vajadzēja 4x4, nu, tad lūdzu, un reku šitie visi Koleosi, viņi ir visi 4x4. Un, nu, tāds mans domas. Tā kā es domāju, ka tu esi muļķis, ka tu droši vien tur meklēji kaut kādas sūdu mašīnas, nevis šitās normāli, kas tev darētu tavā mikroskopiskajā budžetā, tu būtu apskatījies, sameklējis nesarūsējušu mašīnu ar labu dīzelīti, kas tev būtu gan ekonomiski, gan vispārējais, riko ar farkopu, viss tu varētu vālēt šo sūdu, bet es nezinu, 6 gadus. Nu, nahujam tu man neklaus ko? Tāpēc, ka muļķis, viss pīsnieks.